Trešdienas rīts Ogrē sācies ar skumju vēsti. Apstiprinot vissliktāko scenāriju, plūdos bojā gājusi kāda sirmgalva. Nāves iemesli vēl tiekot skaidroti. Tostarp aizvadītajā naktī Ogrē pārojot dambi pie Norupītes, ūdens apludinājis vairāk kā 100 mājas un ceļus abos upes krastos. 16. aprīļa vakarā pieredzēti vēsturē lielākie plūdi. Pārsvarā tika veikti glābšanas darbi. Ir izglābti 22 cilvēki, tāpat arī 3 mājdzīvnieki, 2 suņi, 1 trusis. 10 cilvēki no evakuācijas, no izvešanas no bīstamās zonas atteicās. Tas paliek uz viņas sirdsapziņas. Tad nemitīgi sekojām līdz ūdens svārstībām Ogres upē. Kritiskais mirklis bija 12. Otrdienas vakarā izveidojušos situāciju pie Norupītes mēģināts labot ar smilšu maisiem. Arī Ogres televīzijas komanda iesaistījās maisu sagatavošanā. Tomēr centieni velti. Dabas ceļā nekas netiek žēlots. Plīst māju logi, tehnika un sētas. Cilvēki nepaspēja pamest mājokļus, kā paši teica, pārāk ātri un negaidīti tas viss noticis. Nebija, kad no darba atnācām, jo vakar bija viss kārtībā. Es neko nenovērojām. Pirmā gada tā varbūt ir? Mums pirmo gadu, kamēr es te dzīvoju. 11 gadus. Šajienai. Vispirmais stāvs praktiski? Jā, vispirmais stāvs. Kāds tagad sajūtas ir varbūt uz sauszemes? Superīgas. Tas ir citās, bet superīgas sajūtas. Viens pats bija tajā brīdī mājās? Nē, mēs trītā bijām mans vecais tēvs, neredzīgais, un kaimiņiene. Tas līdzīgs cilvēki. Kā vecais tēvs to uztvēra? Viņš 95. gadā bija jau piedzīvojis, un viņš teica, vai galvenais nestreso, un pašam bija tā grūti. Tad nomierināja vēl, jā? Jā. Apskatot savu īpašumu, jau dienas gaismā kāds kungs norāda, labi, ka esot apdrošināšana, citādāk būtu jādzīvo uz ielas, bet, lai novērstu ūdens līmeņa turpmāk paaugstināšanos, trešdienas rītā pieņemts lēmums veikt atkārtotus spridzināšanas darbus, lai vēl vairāk atbrīvotu ceļu upes straumē. Spridzināšanu veids Zemesardzes 54. bataljona speciālisti. Tas viss, lai situācija uz nakti atkal nepaliktu sarežģītāk krietni. Mēs sēdē no rīta nolēmām pēc iepriekšējas apsekošanas, ka vēl ir iespējams veikt spridzināšanas darbus. Attiecīgi šeit starp autotiltu un komunikācijas tiltu un dzelzceļa tiltu. Un tas arī tiek veikts. Tikko Ogres upē nodārda pirmais sprādziens un rezultāti jau acīm redzami. Ūdens turpina savu tecējumu uz Daugavu. Šobrīd, kā redzams, notiek gatavošanās darbi turpmākajiem sprādzieniem. Vēl arvien kritiska situācija saglabājas Norupītes rajonā, kur ūdenim pārājot aizsargdambi aplūda Ogres, Peldu un vēl citas ielas, kā arī vairāk īpašumi Lašupēs. Kā informē operatīvie dienesti, ūdens līmenis pazeminoties ļoti niecīgi, tāpēc iedzīvotājiem esot jāseko līdzi situācijai. Bažas to, ka nākot klāt vēl lielākiem, ledus apjomiem no upes augšteces, šeit Leitecē, tā izskaitā arī Dambīšu rajonā un citās vietās, tātad šī situācija jebkuru momentu var būt tuvu kritiskai. Tādu mēs jau piedzīvojam. Uzmanīgi sekosim šai situācijai un tikko pirmie signāli ienāksies, reaģēsim, un nepieciešamības gadījumā palīdzēsim cilvēkiem, kas vēl joprojām atrodas aplūdušajās mājās.
Šobrīd Brīvības ielā satiksme esot atjaunota, bet ziņkārīgie iedzīvotāji pūļi apgrūtinot gan satiksmi, gan operatīvo dienestu darbu, kā min glābēju skatītāju tieksmi pēc sensācijas apdraudot dzīvības, jo traucē glābēju operatīvam darbam. Dzirdēju sarunas, kad jāiet skatīties plūdi, iešu paņemšu bērnus un iesim skatīties plūdus. Es gribētu aicināt cilvēkiem bišķiņ atbildīgāk skatīties uz to visu un neiesaistīt tajā bērnus iekšā, jo tā robeža no skatītāja līdz cietušajam ir ļoti trausla un plāna. Kaimiņu novados situācija pašlaik esot stabila Ikšķelē mazajā Juglā, ūdens līmenis esot pat mazāks nekā pērn, savukārt Sauspilī aplūdusi vien Mazdārziņu teritorija. Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.